Sāli un 100 grams cukura. Plus vēl tur nāk burkāns klāt. Dažreiz liek tur dzērvenes, dažreiz brūklenes, dažreiz pieliek kaut kādu tur skābi klāt. Ko es gribu ar to pateikt? Šitie ir salātiņi, kurus arī varēs saskābēt. Ja viņus neapēdīs, tad viņus varēs lietot arī pēc 2 nedēļām, bet viņi būs skābēti kāposti. Nu jā, tad ņemu burkānu. Arī var uzrīvēt, bet tikpat labi var paņemt un uzgriezt plānās ripiņas. Ņemu dzērveni, ņemu citronu. Līdz ko tu uzspied citronu vai daudz liek arī citronu skābi, viņš palīdz viņam uzskāpt ātrāk. Ja tu viņu neliksi, tad viņš katru neuzskāps. Ņemu olīveļu. Ņemšu melnos piparus. Lai viņi nebūtu tik asi, bet ja man viņi stāvēs ilgāku laiku, es paņemšu veselus graudu piparus. Nu, redzu. Un tagad to visu tām pašām rociņām atkal iemaisam iekšā. Kārtīgi, jo šitiem te ar karotu tu neko nevar izdarīt. Viņiem ir jāiemasē viņi, lai tās visas garšas sajiet tajos kāpostos visām daļiņām. Ar karotu tu te pusdienu ņemsies. Redzat, tā dzērveni daži ir pārsprāksti. Tā apmēram kaut kāda pusstunda. Baigi labi viņi sasilkušies un dara. Tādi ziemas salāti made in Latvija. No pirkstu galiņiem līdz dzērvenēm. Nu, redz, slēdzam to ārā, netērējam gāzi. Un tagad ir tāda lieta, ka tur tantes tirgo skābētus kāpostus. Es vai mācīties kāpostus skābēt. Nu, mācīsi mani. Nu, kā jāskābē kāpostu? Stāsti. Vajadzētu ēvelēt. Ēvelē ir mājās. Mājās jau arī visiem īsti nav ēveles. Nu, nočakarējāmies uz ēveli, griezīsim ar nāzi. Griez ar nāzi. Kā jāgriež? Kacenu izgriezt ārā vai neizgriezt ārā? Izgriez ārā, jo tu taču pats priekš sevis taisi. Nu jā, ne jau tirgošana. Nu tieši tā, un tā jau tu gribi, lai būtu tomēr laba tā preci. Nu jā. Izgriež ārā un tad šitā, jā? Viņam tīri sluks sanāk. Redzi? Nu vai te nav labi? Apskatī. Tīri labi. Nu normāli, vai ne? Jā. Nu tieši tā. Nu jā. Sagriezu. Nu, jā. Mājās tas būtu, pieņemsim, vai nu spainī vai kādā toverītī. Ozola koka vai oša vai egles. Nu, sālītis tev tā kā prasīt tev spāts. Cik ir proporcionāli sālītis? Nu, proporcionāli 100 kg ir 2 kg sāls. 100 kg? Nu, kaut kur 800 gramu varētu būt. Jā. Teiksim, Nu, tad vajag uz kilogramu 20 gramu. Mums ir 800. Nu jā, nu, bet redzam, tā lielo kvantumu. Jā, tur mums vajag 12 kilogramus, teiksim. Tur ir ieslēgts tagad? Jā. Čia ir vienkārši tik viegls, ka... Oi, pa daudz. Nu, tur jau ir pa daudz, jā. Ir rupjā sāls, jā. Kāpēc jābūt rupjai sālī, lai sula iznāk ārā? Smalko, jo, nu, viņš ir arī savādāks. Jā, lai nav jodi klāt un nekā tā. Vienalga daudz tur ir. Tā tad uz kilogramu kaut kādu tur 11 gramu, jā? Nu, tāda teikarotīte Nu, jā. Tālāk. Nu, tā kā tevi, tad tev ir ar rokām, Ar rokām, jā? Un arī mājās, nu, pieņemsim to lielo, nu, kad jau baigais daudzums, tad tur ir varbūt tik kāda stampa, jā? Bet tā mājās ar rokām. Ar rokām vienkārši, jā? Tā diezgan spēcīgi, kā saka, diezgan daudz ir jānoņemās, lai izveidotos suliņi, ja? Lai iznāk ārā tāda sula un lai tas sāls sarēģē, jo sāls līdzviet, ko viņu kaut kam pieliek, viņš izdod ārā sulu. Tāpēc arī okeānā ir tik daudz ūdens. Nē, nu, teiksim tā, nu, pirmās dienas jau arī tas kāpos, ja viņš jau ir tāds kā saldens skāps, viņš jau nav skāps, ja viņš vairāk tādiem kā salātiņiem iet. Nu jā, es uztaisīju tikko kā salātiņus. Pastāv ilgāk, tā jau viņš jau ir skābais, tas process ir aizgājis, un tad jau viņš jau iet jau uz skābo. Tad viņš izskatās šidā te kā nomiris kāposts, ka viņš ir tādā pļockā. Nē, tur nedēļu divas viņš vēl ir normāli. Stingrs kāposts, bet jau ir ieskābis. Diezgan daudz spēka ir vajadzīgs. Nu jā, tā, ka nemaz tik vienkārši tas arī nav. Jā, bet to ēvēl taisnība, jā. Tā ēvēl būtu vienkāršāk, jo tad viņi būtu plānāks. Viņam tā struktūra būtu citādāka bišķīgi. Bet priekš mājas apstākļiem, un ja nav nekā, izēja tā ir. Pirkt ēvēl, zinu kā, nu, arī. Pāris kilogramiem. Nu, jau ir tāda sajūta, jā, viņi mitri. Tā jau var sākt pikoties, ne? Nu, redz jau sulināk. Varēja pat bišķi vēl mazāk sāls būt. Bišķi mazāk vēl, ja? Nu, tālāk. Uzliekam slogu.
un tā viņš arī stāv. Sloks, tas nozīmē, kad ir mums... Vai nu dēlīts, jā, koka. Jā. Un akmentiņš pa virsmu. Jūras akmentiņš un kā ir ar burkāniem un šitām visām lietām? Tas ir tāds, teiksim tā, tas ir tāds gaumas jautājums. Jo ir cilvēki, kuriem patīk burkāni, ir kur cilvēki vispār negrib, un arī ar ķimenēm ir tieši tas pats. Ir jau cilvēki, ja mājas apstākļos, viņš var likt dzērveni, sābojas un visu kopā. Jo daudz arī tādus prasa. Bet tas ir mājas apstākļos. Tā baigi vienkārši, vai ne? Tā lieta. Principā, jā. Bišķīt ir jāpastrādā. Cik ilgi tie kāposti jātur zem sloga, lai viņi sauktos jau tā kā skābe? Kad viņi sāk ieskāpt? Es domāju, nedēļu vismaz. Nedēļu vismaz, jā? Vismaz. Un jātur kādā temperatūrā? Vai mājā, kurā vietā? Es nezinu, pateikt, pagrabā jau, protams, vēlams. Jā, vēsākā vai pieliekamajā, vai tādā. Suliņa. Jums ir suliņa? Ir suliņa. Tajā suliņā esot baigi daudz, viss kaut kā tur baigi labāk. Baigi Iedos labāk. padzerties? Iedošu. Jā, no rītiem ir tīpaši nāk. Citreiz vēl knapi durvis ir atvērts, kad jau ir interesi pēc suliņas. 20. gados atklāja, ka tur esot U vitamīns iekšā. Tas ir kaut kāds, tik smalki, es nezinu, bet vispār ļoti daudzi saka, kad ir ārsnieciska. Arī no saaugstēšanās nāk, ir cilvēki ir nākuši un pēc tam pat nāk un saka, ka ir bijis labāk. Vai grūti? Labi, paldies, jāsaka. Lūdzu. Nu, tad es māku ieskābēt kāpostus. Nu, redz, proporcijas arī māku. Vēl viens uz 100 kg 2 kg sāls. Jā, un tad tie cukuri un tās burkāni un āboli, un tad ķimenes to var likt, jā. Ja tev vajag, tad viņi taisa tā kā tāpat, ja taisa skāvē, tos sautētos, tad jau var pierievēt svaigu. Burkāni tik, cik grib, un ķimeni tik, cik grib. Un tad jau katrai arī dzērvenīt, ja ir vēlmi, ja vēlās to skābumu, lai tāds vēl no dzērvenes nāk ārā. Paldies. Lūdzu. Labu veselību. Visu gaišu. Jā. Trešais ēdiens. Sveiki, cidonijas vajadzētu. Es kālu ar cidonijām taisīšu. Saldais, jā. 80 centīmi kilogramā. Tā, reku 15. Paldies. Tās cidonijas iegādājāmies tagad maisiņā. Paldies, es jau izmantoju. Olti man uzsist pat leci. Tā, labi, ņemam tās cidonijas nomazgājam. Ņemam cidonijas. Cidonijām ir tā, ka viņas ir šausmīgi veselīgas, skābas. Protams, ka viņas nevar ēst tā tepat un graust tā kā ābolu, bet, ja tu viņas paņem apstrādā, tad ir ļoti garšīgi. Viselementārākais variants, kā tikt galā ar cidoniju. Paņem cidoniju, iegriez viņu šitā te, uzber pa virsmu cukuru, ieliec caurdurītī, iznāk ārā sīrupiņš, to lej uz tējas. Ļoti, ļoti garšīgi. To pašu ar to sīrupu var darīt visādas vēl brīnuma lietas. Viņi var likt iekšā krēmos, teiksim, ar maskarpones sieru uzreiz ir deserts gatavs. Viņi var darīt 1000 dažādas lietas ar to sīrupu. Viņš ļoti, ļoti garšīgi. Jā, tādu sīrupiņu var elementāri uzvārīt un arī izmantot pēc tam daudz dažādos veidos. Apmēram tēt iztērē 50 centīmus un visu ziemu dzer pa mazai karotītai tēju. Limonādi var uztaisīt, jā, sabrauc ciemiņi. Uztaisi tur kaut ko, un tad skrien uz veikalu pēc tetrapakas. Priekš kā, paņem šitošķi, uzlai ūdeni, gatavs. Visur, kur jūs liekat klāt citronu, jūs varat mierīgi pielikt arī cidoniju. Kur cilvēki parasti liek citronu pie tējas, liek marinādēs, liek salātos, salātu mērcēs, marinādēs. Visklasiskākā marināde – citrons ar medu. Tikpat labi var būt cidonija ar medu. Uzlējām tajot ūdeni. Ūdens mums ir, tā, metam iekšā tās cidonijas. Uztaisīsim tādu tā kā sīrupu. Tad ir cukurs. To cukuru var uz sajūtām. Var pagaršot to cidoniju, un tu sapratīsi, cik viņu vajag. Tagad šis šamais vārās. Vajag labais. Tas smaķelīts tāds, tā kā, tam bērnu šampānies. To laikam ar tas sīrupiņš tur vārās. Paņemsim, notīrīsim granātābolu. Granātābolu kā izvēlēties? Granātābolam, ja tu viņu pērc, tad pērc tikai tad, kad tu redz, ka viņam ir tādas ribas. Granātābolam jābūt tādām kontūrām. Tas nozīmē, ka viņš ir gatavs. Ja viņš ir pilnīgi apaļš, viņš nav gatavs. Un tad, kad tu viņam iespied, jābūt šai skaņai, kad viņš krakšķ. Tas nozīmē, ka viņš ir gatavs. Un tagad ir granātābola laiks. Tādas tehnikas, kā nomizot pareizi un labāk granātābolu,
grūti atrast tādu. Man vajadzēs tikai pusi no viņa pēc tam visām zupām. Tiem Briseles kāpostiem garda lieta. Nu, redzat, cik skaisti. Griežam nost, tas sirupiņš ir savārījies. Viņš ir ņiprs, bet tas balanss starp to skābumu un saldumu ir atrasts. Viņš ir vairāk skābs nekā salds. Tad mēs ņemam halvu. Tā te ir zemes riekstu halva ar visiem riekstiem iekšā vēl. Var nopirkt arī tādus, kur nav rieksti, un nopirkt tādus, kur ir jau rieksti. Rieksti ir jebkurā halvā, jo halva sastāv no riekstiem, bet kur ir atstāti riekstu gabali tādā veidā. Un tad, lai būtu svaigs un arī tas viss saietu kopā labāk, mēs paņemam tos granātābolus, uzlaižam pa virsu. Nu, redzi, un te es vispār šajā ēdienā nedomāju nemaz par krāsām nekādām un to kompozicionalitāti, bet redzi, cik skaisti. Ja tu taisi ēdienu pēc krāsām, tad tas ir muļķīgi, bet ja tu uztaisi ēdienu un tās krāsas sajiet kopā, tad tu zini, ka viņš ir izdevies 100%. Viss, nu tagad vēl tie Briseles kāposti jāuztaisa. Jā, Briseles kāposti. Briseles kāposti ir tāda sīva padarīšana, un tā sīvā padarīšana pašā pamatā slēpjās tajā kacenā. Tāpēc ļoti svarīgi ir nogriezt to kacenu nost, šo pašu te lielāko daļu. Cienu. Vienmēr. No sirds un no dikriem. Naturāli. Ir ļoti naturāli. Jūs ņemat tas kāposts, ja? Viss tas sīvums nāk no tā kacena. Tāpēc svarīgi nogriezt viņu nost. Nu jā, tad ir kur ūdens uzlikts vārīties nepārāk daudz. Iegriežam vēl uz pusi, lai ātrāk tas process notiek. Tam bija jābūt sālsūdenim. Lai tas sāls sajiet viņā iekšā. Iegriežam vēl uz pusi, metam iekšā. Un viņi tagad ir jānovāra līdz tādai kondīcijai, viņam tas sīvums iziet ārā. Tas sāls palīdzēs to izdarīt. Un viņi nav tā kā mazliet jāpavāra, viņi ir diezgan. Jūs redzat, viņi tādi paliek tādi spilgti zaļi, vēl spilgtāki nekā viņi bija. Tad viņiem vajag jau tajā brīdī ņemt ārā, ka viņi iet uz otru pusi un sāk palikt zelteni. Un tajos Briseles kāpostos esot šausmīgi sakoncentrēts visas tās tie vitamīni un viss tas, ko mēs teiksim, kā parasti ir augstajās zemēs, kad tev ir tāds liels kāposts, teiksim, tie Briseles kāpostiem visas tās vitamīni un visas tās uzturvielas ir tajā mazajā kubaciņā iekšā. Kulināriski šis arī, viņš ir stiprāks pēc tās garšas, jo viss, kas ir maziņš, ir stiprs. Kur es nopirku svaigi kūpinātu cauraudzīti. Briseles kāposti jau sāk iet uz otru pusi. Ņemam bļodu. Šķiņķīts mums ir nogriezts. Viņi sāk iet uz otru pusi, viņi sāk palikt tādi zeltenāk, pļotskaināk, nāk tās lapiņas nost. Bet no ārā viņi vēl nejūk. Ja viņi jūkt ārā, tad jau, tad būtu galējais puls, tad ir jādomā kaut kas cits. Tad paņem, nogriez vēl to gabaliņu nost, ielēc mudē un pagaršo. Ir labi vai nav labi? Nav vairāk tā sīvuma, tas sālsūdens viņi ir noņēmis nost. Līdz ar to mēs esam tos Briseles kāpostus jau padarījuši pa tādiem, kas latvietim garšo. Nokāšam, bet es atstāju vienmēr mazlietiņu vēl ūdeni. Jo ko? Liec pipars klāt. Viņi labāk apies riņķī visam tam, un viņš uzreiz nepieraus. Pēc tam es lieku klāt to šķiņķi tajās pašās lielajās šķēlēs, tikai gar maliņu. Un lai viņš tajā ūdenī mazlietiņu uzvārās, un pēc tam sāks mazliet jau raut klāt, un viss būs gatavs. Labāk uzlikt vāku pa virsu, un tagad ir mazlietiņu jāpasautē, lai tā šķiņķa garša sajiet kopā ar tiem kāpostiem. Un praktiski tas sanāks tas pats, kas tā zupa, tikai tāds ātrāks, modernāks variants. Redzi, kas tagad ir noticies. Šis te viss ir uzsulojies. Tagad viss smaržo perfekti pēc tiem kāpostiem. Tā šķīņķi. Lejam ārā. Kaut ko var pakārtot bišķiņu vai kā. Viss ir gatavs. Ir sviesta piciņi, var uzlikt sviesta piciņu pa virsu. Uzliet olīveļu. Mazliet pipars. Teiksim, brinzas siers ļoti labi ietur to kopā. Tāda elementāra lieta, ko tu mājās var uztaisīt. Mājas ēdiens. Viss, beidzam šodien to ballīti un sākam ēst.
kad tie atgriezīsies, vai tie kādreiz šurpu, turpu pārstās un ar mani iepazīsies. Un es jau arī izmisīgi gaidu pavasari, uzdāvini man kaut ko skaistu jau arī. Citādi pelēkie pārjūgs man svītu pāri, turi savas acis fokusā. Es arī darīšu tā, un šovakar mēs ar tevi divatā. Putni lido prom, un es nezinu, kad tie atgriezīsies, vai tie kādreiz šurpu, turpu pārstās un ar mani iepazīsies. Putni lido prom, un es nezinu, kad tie atgriezīsies, vai tie kādreiz šurpu, turpu pārstās un ar mani iepazīsies. Un es jau arī izmisīgi gaidu pavasari, uzdāvini man kaut ko skaistu jau arī. Citādi pelēkie pārvilks mums svītru pāri, turi savas acis fokusā.